just trust what we're feeling. Never leave, 'cause baby I believe in this love, sweet love. Help me calling out your name. I feel no shame, I'm in love, sweet love. Don't you ever come away, it'll always be this way. There's no stronger love in this world. Oh baby, no, you're my man, I'm your girl. I'll never go, wait and see, can't be wrong. Don't you know this is where you belong? Oh, how sweet this dream, how lovely, baby. Stay right here, never fear, I will be all that you need. Never leave, 'cause baby I believe in this love, sweet love. Help me calling out your name. I feel no shame, I'm in love, sweet love. Don't you ever go away, it'll always be this way. Sweet Un tagad, cienījamie zirgaudzētāji, skatītāji, viesi, vērtētāji, sākam 3-gadīgo zirgu šovu. Pēc tā kā ķēve Aucer pirmo numuru nav ieradusies no burtniekiem, tad arēnā pašlaik ir ieradies Ērzelis Kananero ar 2. kārtas numuru. Šis ērzelis pārstāv zemnieku saimniecībā Izkalni, kur atrodas Vecumnieku novadā. Ērzelis ir dzimis 2009. gadā. Zirgaudzētavā 3 vītola staļļi. Viņa tēvs ir visiem Latvijā pazīstamais un arī Vācijā atzītais Vaislas ērzelis Korals, kura tēvs savukārt ir ērzelis Korādo 1. Šī Kananero tēvs Korals ir testēts jau Vācijā, un viņa vidējā balle ir pat bijusi testos 9,3 balles darbspējās. Korala tēvs, ērzelis Korādo 1, ir izcils Vaislas ērzelis Vācijā, piedarošs Holsteinas šķirnei. Savā laikā ir bijis Vācijas čempions, arī pats izcils sporta zirgs un devis izcilus konkūra zirgus. Tālāk redzam Korādo 1 tēvu Kordelebrēru, arī pazīstamo franču jājam zirgu, kurš Vācijas zirgaudzēšanā ir iedevis ļoti daudz izcilu zirgu.
Kananero māte ir ķēve Arābija, kas ir izaudzēta zirgaudzētavā 3 vītoles staļļi, un mātes tēvs ir savukārt ērzelis, Oldenburgas ērzelis Amadeus no slavenā valsts prēmētā Hanoveras ērzeļa Argentīnus. Mātes pusē redzam ir ērzelis Rufs, kas savā laikā tika importēts no Oldenburgas. Un arī burtnieku ērzelis Vivats, Traķēnas šķirnei piedarošais ērzelis. Kananero ir vērtēts Latvijā jau 2 gadus pēc kārtas, gan 11. gan 12. gadā. Viņš ir novērtēts, varētu teikt, pēc pilnas programmas, gan eksterieris, gan izmēri, gan darba spējas. Uz šobrīd vērtēšana, kā jau teicu, būs tāda saīsināta, jo šis skaitās tā kā jaunzirgu šovs. Tātad pamatā tik slikti vērtējumi par viņa ķermeņa līniju, par kājām, kāju pareizību. Tad arī vērtēs atsevišķi darba spējas, soļi, rikši, lēkši, lēcienu tehnika un beigās kopējais iespējas punktos jeb ballēs. Un beigās, 3-gadīgo zirgu šova beigās, būs tā saucamais jaunzirgu rings, kurā tiks parādīti beigās visi jaunzirgi, kas būs sakārtoti pēc iegūto punktu skaita. Mazliet jau varam pastāstīt arī par šī ērzeļa novērtējumu, kāpēc viņš šeit ir atbraucis. Viņš ir diezgan labi novērtēts, tad izvēlēt. Šeit tomēr uz kleistiem tika atvesti labākie Latvijas jaunzirgi. Ērzelis Kananero ir liels, sporta, varētu teikt sporta zirgs. Vizuāli skaists, ļoti enerģisks, rāda labas gaitas un labu lēcienu. Mums ir radies tāds iespējas, ka pareizo cilvēku vai jātnieku rokās šis ērzelis varētu uzrādīt labas darba spējas. Tas ir, viņš varētu droši vien veiksmīgi startēt konkurā.
Un tagad manēžā ir iznākusi ķēve Leila Loreta, 2009. gadā dzimusi. Viņa ir izaudzēta zirgu audzētavā Fito Al. Un arī īpašnieks ir Sijā Fito Al. Leila Loreta ir cēlusies no Latvijas Šķirnes ērzeļa Land Cruiser. Šis ērzelis ir raksturīgs ar to, ka viņš savukārt cēlies ir no Latvijā visiem pazīstamā ērzeļa Land Rover, kurš ienāca no Dānijas, kas izcēlās ar labu brīvā leciena tehniku, un Land Rover tika atstājis Latvijā 2 certificētus vaisaniekus. Savukārt Leilas Loretas ērzelis Land Cruiser izaudzēts zemnieku saimniecībā Narvaiši. Viņam ir ļoti labs eksterjers, labas gaitas, pareizas kājas stāvotnes, bet traumas dēļ viņš nav startējis konkurā. Šobrīd viņš ir kā vaisinieks Latgales zonā. Leilas Loretas māte Lameda audzēta Allažos pie Ivetas Janelsiņas, un Lamedas tēvs ir, kā jau pieminēja, 90. gados ļoti populārais ērzelis Leārs, kura vectēvs ir slavenais tīrasiņa Aimārs Šķirnes ērzelis Lady Killer. Lamedas mātes pusē redzam Allažos audzētu ķēvi Pogaļu, kura savukārt ir no bijušā Kaļiņgradas vaisnieka Parobega, kur ir puse asiņu pieder Arābu Šķirnei. Varēsim noteikti vērot, ko šī ķēva parāda, kādas darba spējas, bet par iepriekšējo novērtējumu varētu teikt, ka viņa ir labi novērtēta. Viņai ir pie novērtējuma parādījušās perfektas kājas, stāvotnes pareizas, ļoti enerģiska. Un arī laba ķermeņa virsējā līnija. Tagad, protams, arēnā atrodas 3 vērtētāji, mums jau pieminētie viesi, Lietuvas pārstāvi, un mūsu pašu vērtētājs Kārlis Neilands, kuri katrs izliks savas balles vai punktus, tātad savu vērojumu spriedumu par katru arēnā ienākušo zirgu. Protams, zirgu vērtējums, tāpat kā ļoti daudzi citi vērtējumi, gan sportā, gan citās nozarēs, ir subjektīvi. Bet pieredzējuši certificēti vērtētāji, vērtējot daudz jaunu zirgus, var teikt, ka viņu viedoklis tomēr ir diezgan vienāds attiecībā uz zirga darba spējām, uz zirga ķermeņa proporcijām un visu pārējo, kas saistīts ar zirga izcelšanos, eksterjeru un darba spējām.
Vēl jāpiezīmē, kad šeit redzam tomēr jaundzīvs, kas it kā baidās no šķēršļiem. Varbūt svarīgi arī tas, ka tomēr tā ir manēža, liela slēgta telpa, kurā, protams, daudzu zirgaudzētāju zirgi atrodas šodien pirmo reizi. Un tā kā zirgs ir tomēr saucam, kā gribam, dzīvnieks, draugs vai darba biedrs vai vienalga kā, ir tomēr dzīvnieks, kas it kā diezgan reaģē uz jaunām lietām. No sākuma viņš ir bailīgs, pēc tam pierod, un tad jau viņš sevi parāda. Burning so hot, melt the snow on the ground. Better pass the cold drought. Yeah, they got the cold drought. Come on, y'all. Hey. Get it low up, get it low down. Beautiful pump from a hole in the arm. Burning it up, burning it down. Burn it so hot, melt the snow on the ground. Better pass the cold drought. You didn't blow the sound out, 'cause it got the cold drought. It got the cold drought. Un pašreiz manēžā atrodas 2009. gadā dzimusī Latvijas šķirnes ķēve Dallasa, kura ir izaudzēta zemnieku saimniecībā Sandas, kas atrodas Raiskuma pagastā Pārgaujas novadā, un arī īpašnieks zemnieku saimniecības Sandas, kuru pārstāv Lelde Pole. Dallasai tēvs ir diezgan daudziem zirgaudzētājiem pazīstamais ērzelis Disputs, kurš ir dzimis Butnieku zirgaudzētavā. Šis ērzelis ir izaudzēts no Dānijas vaisinieka Dajons, kas savā laikā ir ievests Latvijā.
Un māte disputam ir Verona, un šeit ir redzams Vaigačs, Vaļēriks, Gvardija, Flote, Fināls, visi ļoti pazīstami zirgu vārdi. Disputs raksturojās kā ērzelis ar labām gaitām. Savā laikā viņš Minskā, kā jaundzirgs, ir ieguvis 2 5. vietas. Bez tam viņš ir startējis, tātad šīs ķēves tēvs Disputs ir startējis Minskā 1,40 m maršrutā un veids to ar 4 soda punktiem. Dallasas māte Latvijas šķirnes ķēve Puma. Tā ir nākusi no bijušā Cēsu rajona, un šeit mātes tēvs ir primārs un atkal redzam ērzeli Probegu, iepriekš pieminēto Kaļiņgrads zirgaudzētāju, kura tēvs ir arābu šķirnes ērzeles Prizraks. Ko tur sauks visus? Zemnieku saimniecības Sandas ir saimniecība ar nelielu zirgu skaitu, bet ļoti aktīva, atbalsta biedrību daudzos rīkotajos pasākumos, un arī šeit varam vērot Disputa meitu, kura pagājušā gadā ir diezgan labi novērtēta. Viņai ir laba ķermeņa virsējā līnija, vismaz tāds ir iepriekšējais vērtējums, un izskatās arī labas priekškāju un pakaļkāju stāvotnes, enerģiska, ar labām gaitām. Tātad droši vien redzēs, ko ieliks šie certificētie vērtētāji, kādus punktus. Tātad ērzeles Disputs droši vien ir nodevis mantojumā ķēvei labas gaitas, soļus, rikšus.
Buenos Aires. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Argentina. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Guanay. Hay milonga de amor, está para vos. Argentina. Buenos Aires. Un tagad manēžā tiek ievesta ķēve kapele, dzimusi 2009. gadā, dzimusi Lībagu pagasta Talsu novadā, audzētājs un īpašnieks Guntars Sūniņš. Ķēve kapelē cēlusies no Latvijas Šķirnes ērzeļa kapteina. Šis ērzelis ir redzēts startējam arī konkūrā. Un šobrīd viņa tēvs savukārt ir Holšteinas Šķirnes ērzeļis Kolibrī no Kontender, kas savulaik skaitījās ļoti izcils Holšteinas ērzelis. Un tālāk redzam, ka Lipsau 2. Arī kapelas tēva tēvs Kolibrī ir startējis konkūrā līdz 130 cm augstiem šķēršļiem. Kapelas māte Elfīna ir izaudzēta arī šī saimniecībā. Un savukārt viņas tēvs ir Latvijā importētais Zviedrijas siltusiņu šķirnes ērzelis Zeb Element. Šis Zeb Element ir diezgan interesants ērzelis bijis, jo viņš ir iekšaudzēts uz tādu ērzeli kā ērzelis Gasparī, kas savā laikā ir bijis ļoti izcils iejādes zirgs Zviedrijā. Savukārt Zeb Element tēvs Eminents ir bijušais starptautiskās klases konkūru zirgs Zviedrijā. Tātad šeit šīs ķēves mātes tēva izcelsmē redzam ļoti veiksmīgu zirgu salikumu gan no izciliem iejādes zirgiem, gan arī konkūra zirgiem. Dažkārt Zeb Elementa bērni dod arī interesantu apmetojuma krāsu. El puerto de Santa María del Guanay. Māte šai kapellai ir cēlusies no Stendē izaudzētās ķēves Florida, kur savukārt atkal redzama slavenā fināla, burtnieku vaisinieka un importētā flagmaņa asinis. Ķēve novērtēta šogad. Diezgan labs vērtējums pēc eksterjera. Izskatās, ka ir korektas kājas. Redzēs, ko teiks šie vērtētāji. Laba ķermeņa virsējā līnija. Un arī labas gaitas.
voice deep inside me, like it was coming from a well. My voice, so small and so deep in the ground. This is how men cry. Too many tears have fallen down into my coffee cup. I still don't believe that you left. It's no use taking sugar. My coffee's not that sweet anymore. When I'm alone, baby, knock on my door. I'll let you in. I won't argue no more. I'll put a smile on my face like I used to do it before. You'll understand that I'm the one for you. So won't you have coffee with me? Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Never have I met such a guy. I know you will be mine. I know, 'cause I feel it inside. I gotta go and take some sugar. My coffee's not that sweet anymore. When I'm alone, baby, knock on the door. I'll let you in. I won't argue no more. I'll put a smile on my face like I used to do it before. You'll understand that I'm the one for you. So won't you have coffee with me? Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Šāds kopīgs pasākums abām zirgaudzēšanas organizācijām ir pirmoreiz. Un šis pasākums ir ļoti vērtīgs, jo kas zirgaudzētājiem ir visvairāk vajadzīgs? Viņam visvairāk vajag, lai viņi izaudzēto zirgu prot novērtēt, lai ar viņu darbojās un lai viņš kaut ko parāda. Un tikai sadarbībā ar sportistiem laikam zirgaudzēšana var virzīties uz priekšu. Tā kā Kleisti ir Jātnieku sporta federācijas centrālā bāze, tad arī zirgaudzētāji un paldies tiem, kas šodien šeit atveda šo zirgus un nenobaidījās no kritikas un varbūt tā, ka zirgi nav pieraduši pie manēža bailīgi. Tas tomēr ir pirmais solis sadarbībā ar sportistiem vai sportu. Un cerams, ka turpmāk būs vēl aktīvāki audzētāji un sportisti. Un droši vien visi jau zina, ka Latvijas ekonomika ir tāda, kā ir, un zirgaudzēšana nebūtu nav no tām ienesīgākajām nozarēm, vai nozarēm, kas ļoti īsā laikā kaut ko var nopelnīt, vai ir kaut kāda atdeve, un tāpēc jau arī zirgaudzētājiem ir ļoti grūti mājās darbināt šos jaunzirgus, jo ir tik ļoti daudz visādi neatliekami darbi, gan barības vākšanas, gan pārējie saimnieciskie darbi, kad pietrūkst varbūt dažkārt tā zirgu trenētība. Tāpēc skatītājiem vai no malas vērotājiem lūgums nekritizēt, ka zirgi varbūt ienākot manēžā baidās, viņi nav pārliecināti par sevi. Es domāju, ka ar laiku varbūt
visiem klāsies labāk. Un zirgi vairāk pieradīs, ka būs arī kaut kāds progress šī jomā. Why did it have to make such darkness out of blue? Okay, there's sadness in his life he didn't get to choose. But why did he need a reassuring hand before he seemed to understand? You stumble free or let it be. Too late, I saw my words were cutting him in two. I saw him clutching at the straws he couldn't bear to lose. He said that given time he knew it would come right. And how he longed for warmth and light, so he could see how things should be. Then my feet left the ground and my words became a string of sounds. He gave me that old sad look and fell in line. And at this sign, everything I said just slipped from my mind. 'Cause my feet left the ground and I'm glad once more it's me. Manēžā tiek ievesta Latvijas šķirnes ķēve Agreta, dzimusi 2009. gadā. Audzētājs šīs ķēves audzētājs Igors Kuzmins no Briežciema pagasta Balvu novada, un īpašnieks Agretai ir zemnieku saimniecība Aizkalni jau iepriekš pieminētajā Vecumnieku novadā un arī Vecumnieku pagastā. Ķēve Agreta ir cēlusies no Oldenburgas šķirnes ērzeļa Aretino, kas ir dzimis Vācijā, bet, diemžēl, Latvijā viņš nav certificēts. Savukārt Aretino tēvs ir atkal visiem pazīstamais, ļoti slavenais Hanoveras šķirnes ērzelis Argentīnus. Agretas māte ir Latvijas šķirnes ķēve Geina, kas ir dzimusi zirgaudzētavā Kocēni. Geinas tēvs savukārt ir visiem pazīstamais no Nīderlandes ievestais Hanoveras šķirnes ērzelis Guido, kura tēvs savukārt ir viens no slavenākiem vācu ērzeļiem Voltair, kas ir devis lieliskus konkursu zirgus. Mātes pusē ir vērojama straķēņa asinis, 4. paudze ir malakītas straķēnis, Olšteinas asinis un arī Latvijas zirgi. Šī ķēve ir novērtēta šogad saimniecībā. Vērtējums ir labs, ir laba ķermeņa līnija, arī priekškājas, pakaļkājas ir labi novērtētas un diezgan labi novērtēti brīvā lēciena tehnika. Skatīsimies, ko tā ķēve parādīs šodien. Varam redzēt, ka šī ķēve ir diezgan droša lecienā, tad viņi ir mājās tomēr trenēta, darbināta vairāk. Ar šiem zirgiem nodarbojās mums visiem pazīstamā lielā sporta entuziaste Lada Kazašvili. Un arī viņiem mājās ir neliela manēža, jeb piemērota telpa, kur zirgs arī var tikt trenēts lietainā laikā un arī uz tādas grunts, kas nebūtu piemērota zirga nodarbināšanai.
Un pašlaik redzam manēžā iznākot pēdējo 3-gadīgo zirgu konkurences pārstāvi Ķēve Loko. Dzimusi 2009. gadā. Dzimusi un audzētavā Fito Alfa, kas atrodas Jaunsvirlaukas pagastā Jelgavas novadā. Lokai tēvs ir Land Kruiser, kurš ir izaudzēts zemnieku saimniecībā Narvaiši, tātad audzētāja Gunita Bendrupa.
Un kā jau iepriekš pieminēja, viens jaundzirgs jau šeit bija no Land Cruiser izcelsmes. Tātad Land Cruiser raksturojās ar labu ķermeni, labi veidotu ķermeņa līniju, korektām kājām. Un Land Cruiser savukārt bija no Latvijā ievestā, importētā no Dānijas ērzeļa Land Rover. Tālāk šai ķēvē lokai māte ir Kinga. Kinga ir Latvijas ķēve, kuras tēvs ir Klaids, kurš, diemžēl, nav uzņemts cilsgrāmatā, un mēs par viņu informāciju nav pārāk liela. Zinām tikai to, ka Klaids ir cēlies no Klondaika 2, un 4. rindā redzams Hanoveras šķirnes ērzels Klondaika. Mātes pusē ir izcelsme no Gulivera, Latvijas šķirnes ērzeļiem, tur viscaur arī 4. rindā redzam Latvijas šķirnes zirgu asinis. Ķēve Loka ir novērtēta 11. gadā, kā jaundzirgs ar ļoti labs vērtējums ir. Novērtēta ļoti labu ķermeņa virsējo līniju, ļoti labām kājām, korektām, bez kļūdām. Tieši eksterieru vērtējums viņai ir bijis labāks kā darba spēja. Šodien vērosim, ko šī ķēve parāda. Un tagad uzmanību gan audzētājiem, skatītājiem, vērtētājiem. Pēc šo 3-gadnieku šova saucamā. Pagaidiet, viņa tiks sarīkot šitā. Tāpēc tam iezaļ, ja? Tātad vēlreiz nedaudz atvainojamies par pārtraukto informāciju. Pēc 3-gadnieku parādīšanas notiks vaislas ērzeļu apbalvošana. Tātad izvest manēžā vajadzēs zemnieks saimniecības akoti piedarošo ērzeli Ciklons, kurš ir ieguvis visaugstāko vērtējumu vaislas ērzeļu konkurencē. Tālāk ierasties arī Kārlim Zauveram ar simbolu un Jeļenai Dorošenko ar espritu. Bez tam arī tiek uzaicināts Eduards Sanoks ar vācu jājam poniju, šķirnes pārstāvi Barons. Tātad pēc šī pēdējā 3-gadnieka ierasties Kālim Zauveram ar simbolu, saimniecībai akoti ar Ciklonu, ponijām Baronam un Jeļenai Dorošenko ar espritu. Trīsgadnieku apbalvošanu un rings notiks nedaudz vēlāk, jo vienkārši tehniski neesam spējīgi apkopot materiālus.